Šobrīd ir tā, ko gaida. Es jautājumu viņš tagad palasīja beidzot. Šobrīd mēs gaidām, kad nāks ārā tie komisijas locekļi, deputāti, kas šobrīd lemj vai virzīt tālāk jautājumu, ko iesniedza, respektīvi faktiski pretenziju, ko iesniedza iedzīvotāji ar 13,000 parakstiem par to, ka Stambulas konvenciju tālāk neratificēt. Ja? Un šobrīd notiek komisijā lēmumu pieņemšana, vai šo iniciatīvu virzīt tālāk uz balsošanu Saeimā vai nevirzīt tālāk. Ja, tāds šodien ir notikumi. Var tā apspried turpināties vēl kādu stundiņu, varbūt ātrāk, bet katrā gadījumā šeit agri vai vēlu nāks ārā deputāti. Un kas tur notiek iekšā, mums arī, protams, ka ir iekšā cilvēki, kas klausās klātienē, tātad kā notiek šī te apspriešana, un tad mēs arī varēsim kādu paintervēt, pajautāt, kāpēc viņš ir balsojis tā vai savādāk par šo jautājumu. Un to mēs te faktiski gaidām, pulcējamies, izrādam savu nostāju, jo šajā te Stambulas konvencijā ir ieslēpti vairāki panti, kuri mums nav pieņemami īsti, teiksim, ar ļoti tādiem lieliem draudiem nākotnē. Tāpēc šobrīd šeit ir atnākuši cilvēki, kas ir pret šīs konvencijas ratifikāciju, un tādu nostāju mēs arī izrādām šeit uz vietas, tieši pie ēkas, kur notiek šobrīd apspriešana, šī jautājuma apspriešana komisijā. Tas ir tas, ko mēs te gaidām, savākušies, kā redzat, ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Jā, te rakstīja arī geju organizācijas, arī ir pret šīs te konvencijas pieņemšanu. Te nevajag domāt, ka tas ir saistīts tiešā veidā ar homoseksuālismu. Te ir šajā konvencijā ir ieslēpta iespēja pārveidot dzimuma izpratni kā tādu, iestrādāt tiesību sistēmā. Tātad, ka dzimums ir nevis bioloģisks dzimums, bet dzimums turpmāk būtu sociālais dzimums. Tātad, faktiski brīvi interpretējams, maināms, katrs var izvēlēties faktiski, kas viņš var būt, kas viņš vēlas būt. Arī riski ir tādi, ka, teiksim, kaut kādās situācijās šī interpretācija var būt par labu šim te paziņotājiem, ja viņš vien brīdi var paziņot, ka viņš ir sieviete, vien brīdi viņš var paziņot, ka viņš ir vīrietis. Tātad te riski ir ļoti daudz, plus šī te visa ideoloģija, kas faktiski ir sakņojas marksismā vēl tajā laikā. Un 70. gados tā ir faktiski radikālais feminisms ir pārņēmis šo ideoloģiju un virza tālāk. To mums tāds ļoti, ļoti mazākums cenšas uzspiest pamazām visiem savu šo te pasaules redzējumu, kas ir graujoši gan tradicionālām ģimenēm, gan sabiedrībai faktiski kopumā, un nepavēlti ir izstājušās no šīs konvencijas jau pirmā izstājās Turcija, tieši tā arī oficiāli paziņojot, ka šī konvencija vedina uz šķiršanos, ka šī konvencija ir instruments dažādu seksuālo minoritāšu rokās un tam līdzīgi. Lai gan tajā pašā laikā šeit mums šodien piedalās arī šī seksuālo minoritāšu apvienība, kas ir Latvijā. Viņi skaidri vēlas pateikt savu pozīciju, ka viņi ir pret šīs konvencijas ratifikāciju. Tātad arī viņi ir pret, tāpēc nevajag šīs lietas jaukt kopā. Šeit runa nav tik daudz par homoseksuālismu, cik šeit runa ir par dzimuma jēdziena robežu nojaukšanu, sapludināšanu un plus tam visam vēl uzliekot virsū ļoti jaudīgu kontrolas mehānismu. Speciālu organizācija, kas to visu kontrolēs, speciālas naudas plūsmas, kas tiks piešķirts arī vietējām organizācijām, lai kontrolētu mūs, un tas paver plašas iespējas izdarīt arī dažādas manipulācijas, izdarīt politisku spiedienu caur šīm te organizācijām un tam līdzīgi. Faktiski tāds, varētu pat teikt, milzīgs globāls korupcijas mehānisms potenciāls šis te var būt. Plus kopā ar šo te
ideoloģija, kas mums nav ne dabīga, ne draudzīga mūsu vērtībām, tāpēc tas ir jāapstādina. Un tā lielākā bīstamība ir tāda, ka konvencija ir starptautisks līgums un viņš ir pāri mūsu vietējiem likumiem. Tātad mūsu vietējie likumi, pieņemot šo konvenciju, būs jāpielāgo konvencijai un neko mēs tur nevarēsim īsti vairs izdarīt. Mēs varēsim pēc tam, ja viņi tiks tomēr ratificēti, tad cīnīties par izstāšanos, bet tas jau būs grūtāks un garāks process, tāpēc šobrīd ir daudz efektīvāk, ja mēs visi saņemtos un pateiktu savu nostāju pret šo konvenciju jau šobrīd sākumā. Tālūk, tāpēc mēs šo pasākumu esam inicijējuši, jo ir skaidrs, ka ļoti liela daļa cilvēku pat nezina par šīs konvencijas šobrīd lielo nozīmi un to, kā viņi klusu tiek bīdīti cauri, ja, dažādās politiskās spēlēs un tirgošanās. Ja arī kāds par viņu ir dzirdējis, tad faktiski viņi neizprot. Ar šo es saskāros, veidojot video, mēģināju skaidrot, kas tur viss ir iekšā. Varat Facebookā, arī TikTokā apskatīties mans iepriekšējos videos, mēģināju tā salikt visu pa plauktiņiem, ar pamatojumu, ar dokumentiem, ar to, kā tas jau šobrīd notiek ārzemēs, kāds ir rezultāts, ja, un kā tas atspoguļojas skolā. Skolās tas ir jāpasniedz jau bērniem, tātad šī visa ideoloģija tādā veidā ielavās iekšā ne tikai skolās, arī pulciņos dažādos, un faktiski viss ir uzbūvēts tā, ka nekur no tā nevarēs vairāk noslēpties, ja, patiesībā. Tā kā tas ir tāds scenārijs, kuru sākumā mēs esam tagad, un tagad mums ir iespēja to apstādināt, tāpēc mēs esam šeit, pulcējamies, ceļam trauksmi, tā varētu teikt. Tie, kas arī par šo konvenciju noteikti nācija, šeit ir ļoti, ļoti dažādi. Ir gandrīz vai visi politiskie spēki, arī reliģisko organizāciju pārstāvi šeit ir. Un diezgan pat būt pārliecināti, ka ļoti liela daļa ir pret šo. Ja, un tas tie, kas to cenšas izbīdīt cauri, un tā ir ļoti maza minoritāte šobrīd, kas mēģina to kādā veidā mums uzstiept un ietirgot. Jā, te bija jautājumi, es pamanīju, kuri konkrēti panti varat skaidrojumi paskatīties vai nu manos video, vai nu te panti ir tātad 3., 14., 45. varat paskatīties, tātad 66. pielikums, kur ir par tātad pilnvarām šīs te kontrolējušās organizācijas, 78. kurš aizliedz jebkādas nobīdes, ko mums mēģina publiski iestāstīt, ka varētu šo te konvenciju ratificēt ar tātad dažādiem pielikumiem, komentāriem un tam līdzīgi, bet tas nestrādās. Polija jau šo te ir izbaudījusi, ka tas nestrādā. Viņiem ir pārliecinājušies, jo tur viņi arī ratificē ar dažādām atkāpēm, bet uzreiz sacēlās tracis, dažādas valstis sāka rakstīt iesniegumus, ka kā tad tā, ka nedrīkst, jā, ka ir 78. pāns, un jā, nedrīkst. Nav atļauts šos nekādus pāntus no turienes ņemt ārā. Tā kā, ja šī konvencija tiek pieņemta ar vai bez atrunām, tam nav nekādas nozīmes. Ja viņa ir pieņemta, tad viņa attiecās uz mums pilnā mērā. Tāpat tieši tā skaitā arī šī dzimuma definīcijas izmaiņas, ja, sākotnēji krimināla likumā un tam līdzīgi. Un otra lieta, ka tiek deklarēts, ka šī konvencija ir pret vardarbību, ja, pret sievietēm un tam līdzīgi. Bet šobrīd jau faktiski visi atzīst, tā skaitā arī Reičeks un tā skaitā arī šīs konvencijas lobētāji paši jau atzīst to, ka likumi mums jau ir iestrādāti mūsu krimināla likumā, šī konvencijas faktiski nostādnes. Ja, viņas jau mums ir. Un tad nākošie divi argumenti, kas tiek izvirzīti. Viens arguments ir tāds, ka mēs paši nespējam kontrolēt, nemākam, un tāpēc mums ir vajadzīgs kaut kāds ārvalstu kontrolētājs vēl viens, kas mūs te regulēs un disciplinēs, ja, un citi vārdi arī ir, ja, kā to apzīmēt. Tas būtu Grēvio. Ja, tas ir Grēvio ar pilnvarām, kas ir paredzēts 66. pānta pielikumā. Milzīgām pilnvarām, līdzvērtīgas un augstākas nekā valdībai mūsu pat. Tātad nekāda tiesu procesa, nekādas kontrolas, nekādas aizturēšanas, pilnīgi nekas nedrīkst būt, ne izsekošanas, noklausīšanās, nekas.
faktiski tāds, un ne tikai šiem te locekļiem 10-15, kas ir ievēlēti, bet arī visām viņu pavadošām personām, inspektoriem dažādiem un tam līdzīgi. Faktiski tas skaits potenciāli var izaugt bezgalīgs ar šādām te milzīgām pilnvarām, kam būs tiesības te rīkoties Latvijā pēc saviem ieskatiem, un mūsu tiesību sargājušās iestādes būs zem viņu pilnvarām. Tātad šādu te grib ieviest, tā ir viena argumentācija, ka mums vajagot ārzemju kontroli. Un otra argumentācija ir gaužām tāda bēdīga skatīties uz to argumentāciju, kā te viens cilvēciņš pastāvīgi uzsver to publiski, ka kā tad tā, ka visi ir pieņēmuši un mēs te vēl kavējamies, kā mēs tagad varēsim Zviedram acīs paskatīties, vai Dānim un tam līdzīgi, ka mēs esam šeit visu pēdējie rindā. Ja? Cik tas ir ļoti, teiksim tā, mums pazemojoši gandrīz, vai ka ir jāpasteidzās un jāizdara tā kā visi, ja? Kas ir vispār pilnīgs absurds. Man tā šķiet, mums ir jādomā pirmām kārtām par mūsu valsts interesēm un tikai pēc tam, kas tur ir ar Dāņiem un Zviedriem un tam līdzīgi. Un tas nevajadzētu tam būt aktuāli mūsu iekšējo lēmumu pieņemšanā pilnībā. Kaut kādam mugurkaulam ir tomēr jābūt. Ja? Kā, teiksim, sevi pozicionēt, nevis visiem klanīties un nedomāt līdzi un tikai skriet pakaļ. Ja? Tā ir tā otra argumentācija. Un pat, ja mēs viņam piekristu šajā argumentācijā, tad mēs varam paskatīties to, ka Slovākija nepieņem šo konvenciju, Ungārija nepieņem šo konvenciju. Ja? Tātad Turcija jau izstājās 11. gadā, iestājās, ka 11. viņi jau ratificēja uzreiz, 21. izstājās. Polija ir izstāšanās procesā no šīs konvencijas. Ja? Tad, un gan Turcija, gan Polija saka vienu un to pašu, ka šī konvencija ir noslēpta dženderismu ideoloģija un ģimeni graujoša. Viss tas ir, tātad viņi ir izbaudījuši, kas tur ir iekšā, un viņi no turienes grib izstāties ārā. Jā, te raksta, ka ir lasīts, ka tas ir par cilvēku aizsardzību no mājas vardarbības. Faktiski ģimene no šīs te pašas normas par aizsardzību no mājas vardarbības, tā skaitā par to, ko publiski deklarē par teiksim, dažādiem aizsardzības mehānismiem šiem te cietušajiem upuriem un tam līdzīgi un saulēcīgām lietām, tas viss jau ir iestrādāts mūsu likumos iekšā jau šodien, tas viss eksistē. Tas, kas iespējams pieklibo, es tieši neesmu pētījis konkrēti šo statistiku vai jautājumu padziļināt, bet kā tiek runāts, ka mums šobrīd pieklibojot šis te kontrolas mehānisms tam visam. Ja? Tāpēc mums vajagot konvenciju un tāpēc mums vajag uzspiest virsū kādu kontrolētāju, bet tikpat labi visu enerģiju var ieguldīt apmācot atsevišķu mūsu vietējo personālu, ja? Ieguldīt tur līdzekļus, kas būtu daudzkārt mazāki līdzekļi, nekā mums pieprasīs ieguldīt dažādos NVO šīs te ārzemju šie te mūsu uzraugi. Ja? Pirmām kārtām un apmācīt savu personālu, rīkot seminārus, pastrādāt tajā virzienā, un es domāju, ka tie visi jautājumi ir atrisināti. Mums nav vajadzīgs tāds ārzemju kontrolētājs ar milzīgām pilnvarām, kas varēs turpmāk jaukties iekšā mūsu iekšējās politiskās lietās un varēs iejaukties ne jau tikai pa virsu, kā es domāju, varēs iejaukties līdz pat katram cilvēkam personīgi, tā taciņa ir izstrādāta. Ja? Varat man video paskatīties iepriekšējo vakardienas, laikam tur šo te taciņus mēģināju nodemonstrēt, cik dziļi var ielīst mūsu ikdienā no pašas augšas līdz pašai apakšai, ja pēkšņi parādās kāds nevēlams cilvēks vai kāds cilvēks, kuru vajadzētu ietekmēt. Tā kā to varēs izdarīt ar šo te konvencijas palīdzību. Viņi ir tāds ļoti parocīgs instruments tieši ārvalstu varai, un tātad šīs te ārvalstu varas lobētiem vietējiem politiķiem, kangariem, mēs viņus tā droši vien, ka dēvējam kā tautas valodā.
Tad tas ir faktiski potenciāli ļoti labs mehānisms tieši priekš viņiem. Ja? Un to mums ir ļoti svarīgi šobrīd nepieļaut. Tālūk pagaidām. Tā kā iesaistieties, painteresēties, palasiet. Ja, paskatieties, kāda ir viedokļi. Video materiāls var paskatīties manā profilā, gan TikTokā, gan Facebookā arī par šo tēmu. Es mēģināju pēc iespējas objektīvāk paskaidrot, kāda ir riska un kas ir pa situāciju. Tālūk, tāpēc tagad mēs gaidām, cik mums ir vēl kāda pusstundiņa. Mums ir šis pasākums. Tad skatīsimies, kā mums tālāk, vai sēde vēl būs, vai turpināsies, vai mēs to uzkavēsimies, vai ātrāk jau beigsies. Šeit durvis, ja, tās ir durvis, no kurām mēs gaidīsim ārā komisijas locekļus. Tātad uzdosim jautājumus, izteiksim komentārus un tam līdzīgi.